Egils Stalidzāns ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta pētnieks. Pašlaik nodarbojas ar matemātisko modelēšanu 3 starpdisciplināros projektos, ko vieno informācijas tehnoloģijas un matemātiskās modelēšanas pielietojums bioprocesu analīzē. Es varu pielietot savas zināšanas, savas prasmes visā, kas sastāv no šūnām. Un tā ir visa dzīvā pasaule. Ar matemātisko modelēšanu un datorsimulācijām Egils Stalidzāns palīdz pilnvērtīgāk izprast eksperimentu rezultātus un plānot mazāk, bet efektīvākus nākamos eksperimentus. Tās zinātnes vai valstu robežas, viņas pastāv īstenībā tikai galvā. Un to nav problēma šķērsot, tas noteikti nav aizliegts. Viņš ap sevi pulcē, ievelk, ja? Tas ir tas spēcīgākais viņam. Un viņš saprot, ka kāda vērtība ir viņa nozares informācija tehnoloģija pielietošanai tieši modernajā bioloģijā. Gan tas, kā viņš ir veidojis savu zinātnieka karjeru, gan tas, kā viņš ir veidojis un iedvesmojis jauno zinātnieku apvienību. Visur ir viņa redzējums un drosme pateikt lietas, kur reizēm ir neērtas. Es cenšos dalīties un stāstīt, kā man nesanāca, kā man sanāca, kas ir aizliegts, kas nav aizliegts, un tik daudzas lietas nav aizliegtas. Latvija ir iespēja zeme. Egila bijušā doktoranta vadītā pētījumā par bitēm izstrādāts aprīkojums, kas ļauj biškopiem no tāluma sekot līdzi dravās notiekošajam, analizējot temperatūras svārstības stropos. Tas harizmātiskais elements, tas, kā Egils iedvesmo gan savus studentus, gan savus kolēģus, gan citus zinātniekus, atsaukties savam aicinājumam, nepazaudēt lielos ideālus tajā ikdienas cīņā un druzmās. Viņš mēdz dalīties dāsni ar savu pieredzi. Un viņa pieredze starptautisku publikāciju rakstīšanā, dalībā starptautiskos projektos, starptautiskos konkursos. Tas ir tas, kas interesē jauno zinātnieku apvienības biedrus, doktorantus. Egila man sadarbība uzsākusies 2009. gadā, kad tieši bija jāizvēlās disertācijas tēma. Es biju aizgājis pie vairākiem pasniedzējiem un zinātniekiem universitāti, un kaut kā Egila tas stāstījums par to vīziju un tēmu kaut kā liekas visu tuvāks. Jo arī tā sākuma principā liekas, ka biškopība, ko tur darīt ar informācijas tehnoloģijām, bet pēc tam iedziļināties, pirms sapratu, ka tur ir lielas perspektīvas. Nemitīgi Egila tāds atgādinājums, ka orientēties uz starptautiskiem kritērijiem, orientēties uz starptautisko kvalitāti, jo tā ir laika pārbaudīt vērtību. Tā viņš savus zinātniskos panākumus pārkausē arī vērtībā priekš apkārtējiem. Patiesībā, ja apkārt nav spēcīgu kadru, spēcīgas vides, tad manas iespējas augt arī samazinās. Un kad stāsta cilvēkiem un viņiem tas ir interesanti, tas man personīgi dod enerģiju.